Vienas no stiprākajām sievietēm pilnīgi noteikti būs tās, kas ir dzimušas 1., 10., 11. un 28. datumā. Nereti tieši vīriešiem ir grūti sadzīvot ar šo sieviešu spēku. Ja arī tev šobrīd iet pagrūti attiecībās, ja tev ir jautājumi par sevi, par savu dzīvi, par to, kādēļ tā notiek, un kas tev būtu jādara, lai šīs attiecības tomēr būtu veiksmīgas, jo es zinu, ka tu vienmēr vēlēsies daudz spēcīgāku vīrieti par sevi. Vienkārši piesakies konsultācijai, ja tev ir kāda draudzene, kas ir dzimuši šajos datumos, aizsūti viņai šo video, un es iedošu daudz detalizētāku skaidrojumu. Tevi, par tavu dzīvi un par situācijām. Un nē, numeroloģija nav ezotērika, es nemāku pareģot, un es nevienam nesolu zelta kalnus. Es nemāku arī pastāstīt par to, vai tu kļūsi miljonārs. Taču konsultācijā tev būs sajūta, ka mēs esam pazīstamas jau ļoti ilgu laiku, jo informācija par tevi ir ierakstīta tavos dzimšanas datos.